Man kauns atzīties, es nekad neesmu bijis Zemgalē. No sākuma domāju, kā lai izveido veiksmīgu universitātes projektu par šīm vietām, ja es pirmo reizi par tādām dzirdu. Zvanīju Opim, un bez liekas domāšanas viņš zināja pateikt, kā man jārīkojas. Jābeidz paļauties uz internetu un jādodas uz Zemgali pašam visu iepazīt. Pirms sapratu, ka tā tiešām nav slikta ideja, es jau biju ceļā. Kas šī par vietu? Tepat zonas nav. Siri, tell me something about Gārsenes pils. Sorry, I can't help you, Janice. Izskatās, ka Siri man nepalīdzēs. Laikam Opiem bija taisnība par to internetu. Jāmeklē pašam. Biju izbrīnīts, kad ieraudzīju, kādi vēstures krājumi te ir pieejami. Gārsenu gan var lepoties ar savējiem. Māksliniecisks gars un skaists ainavs ir ideāla kombinācija. Es arī tā gribētu gleznot. Un skat kāda krāsnes tiešām iespaidīga. Man teica, ka pats barons šīs flīzes no Holandas atvedis. Es gluži kā Imants Ziedonis turpinu savu ceļu gar Leišmalīti. Mēs taču esam tikpat kā Lietuvā. Bet ja mēs atgrieztos vairāku 100 gadu tālā pagātnē, mēs tik tiešām būtu Lietuvā. Pilnkalnes mūža saimnieks Valdis lepojas. Ziedonis rakstot grāmatu Leišmalīti, paviesojās arī šeit. Un bija tas, kurš iedvesmoja mūža saimnieks atjaunot gan veco graudu kaltu, gan pašu mūžu. Tikai šajos laikos iespējams iedzert tēju kopā ar pašiem mūžas īpašniekiem. Šeit es jūtos kā bērnībā, vecāku mājās. Un saimnieks poku stāst, tie gan ir jādzer katram pašam. Koki, nu gan koki. Wow! Vai tā ir vācu valoda, ko es dzirdu? Es taču vietējais, bet ērberģis mūžas baronam gan laikam izklausījos pēc vāciešu. Barons man tik daudz izstāstīja, kas te ir dzīvojis, kā te izskatījies un kā viņš atradis nozaudēto dzimtas dārgumu – zīmogu. Nospēlēja savu mīļāko skaņdarbu un nodejoja polonēzi. Vai tā ir zilā dāma? Jā, šeit tā ir draudzīga. Klausoties viņas dzīves stāstā, es saprotu, cik liela vērtība ir īstai mīlestībai. Kur valda mīlestība, tur svin kāzas. Un šī vieta izskatās burvīgi piemērot šim notikumam. Tāda sajūta, ka esmu nokļuvusi mazā pilsētiņā. Te ir pat savu baznīcu, estrādi un dzīvnieku dabas parks. Mūžā sajūta kā siltuma un mājīguma oāzē. Katrā telpā valda gaumīga harmonija ar tik interesantu ekspozīciju. Arī baznīca ziemā iegūstu vēl lielāku maģiskumu. Saules stari tik skaisti iemirdas vitrāžu logos. Kā jau katrai vietai, arī šeit ir sava leģenda. Bet to, kādu un par ko tā ir, uzzināt var tikai tie, kas paši šeit spēruši kāju. Bērnībā, kā jau jebkurš mazs zēns, sapņoja nokļūt kādā filmā, būt uzbrašais un drosmīgais karalis. Runājot par karaļiem, trimdas laikos šeit dzīvoja topošais Francijas karalis, Luis 18. Interesanti tas, ka kādreizējā karaļa guļamistaba tagad ir kapela. Šī vieta izskatās gluži kā kino pilsētiņa. Visas telpas izskatās tā, it kā būtu sagatavots īpaši filmēšanai, jo ir saglabāts katrs atribūts, katra nianse un senais interjers. Iedomājieties, lauku šarms un visas šīs vēstures liecības. To šeit noteikti netrūkst. Tik daudz literatūras dārgumu. Arī Rundās pils grāmatas izrādās nāk no šejienes. Vecauca bagātne tikai ar vēstures liecībām, bet arī ar vietējo stāstiem, talantiem, sirsnību un ieguldījumu. Vietējie lepojās ar talantīgiem māksliniekiem, fotogrāfiem, teikām un zinātni. Man teica, ka šeit kādreiz ir bijis miests, es gan tā neteiktu. Savs dzelzceļš, savs universitātes mācību centrs, lidotāja skola un pat spirta brūzes. Uzņēmējdarbība šeit bijusi augstā līmenī. Runā, ka pils teritorijā notiek arī dārguma medības. Izskatās, ka dārguma medībām šī nav tā labākā sezona. Kā jau vienmēr, Opim taisnība. Internetā var izlasīt lielas gudrības, bet vislabāko parāda pati pasaule.